Jā, šādu informāciju jau mēs tajā dienā, kad tas noticis, saņēmām no mūsu sabiedrotājiem kanādiešiem šeit, kad ir viens no karavīriem, kas dienu Lielvārdē, Kanādas karavīriem, ir pazudis. Un kopīgi ar valsts policiju, tad valsts policijas vadībā, gan iesaistoties pašiem Kanādas bruņoto spēku, gan mūsu dažādiem resursiem, šobrīd vēl turpinās viņa meklēšana pagaidām, tāpēc es nevaru komentēt par to, kas ir pa iemesliem vai kas noteikti atgadījies, bet katrā ziņā es tiešām ceru uz pozitīvu atrisinājumu un mēs kopīgi spēsim atrisināt šo. Jā. Šobrīd es varu tikai apstiprināt to, ka jā, tāds gadījums ir. Notiek gan izmeklēšana, gan vienlaikus arī meklēšana. Tā kā tālāk es atturēšos no komentāriem, bet kopumā, jā, protams, ka mēs esam aktīvi iesaistīti, lai šo situāciju risinātu un atrisinātu.